Mēs zinām, ka kas ir visbiežāk veiktie darbi. Es domāju, Liepāja līderi, tā ka visi zina, ka parasti tas ir jums, fasāde, cokols, logi, siltumapgādes sistēmas modernizācija, ventilācija un siltumenerģijas uzskaite. Pēdējā laikā jūtam, ka ar viens sāpīgāks jautājums ir tieši ventilācija un veidināšana. Te ir dažas lietas, ir arī tāda faktu lapa par ieteikumiem, bet jebkurā gadījumā, ja renovēta māja, mums visiem ir jārūpējas par to, kas ir izdarīts. Tas ir kopīpašums, kopēji visiem ir ieguldīti tie finanšu līdzekļi, un par māju ir jārūpējas, un ir jāskatās arī, ko dara kaimiņi, un arī viesi, lai māju nedaudzo, un arī, jā. Tad, ja ir problēmas, vienmēr ziņojam, ja redzat, ka ir kaut kas nodarīts mājai, uzreiz stāstam apsaimniekotājiem par to, ka kaut kas ir jānovērš laicīgi. Un, protams, ir jārunā savā starpā dzīvokļu īpašniekiem, lai kaut vai kopīgi stāvokļi, kopīgi neformālie pasākumi, lai māja paliktu arī tāda skaista un pozitīva. Par dažām lietām, runājot par zemapmetumu fasādi, šo man palīdzēja sadaļu sagatavot būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvi no Knaufa un Sakrita. Es tikai varu atstāstīt, un nākošreiz tad var arī uzdot sīkākus jautājumus viņiem. Jebkurā gadījumā, tad, kad projektē sistēmu, tad, kad sākas tā renovācija projektēšana, pēc tehniskās apsakošanas projektētājiem izvēloties ir jānovērtē, kāda ir tā māja. Ja ir pareizi viss izdarīts un arī renovācija, tehnikas sistēma, tā zemapmetuma fasāde uz mājas un uzlikt, tad arī ir būtiski, lai viss tiktu izdarīts pareizi, un tad ir attiecīgi vismaz 25 gadu mūžs. Sistēmas turētājs obligāti viņam ir jānodrošina sistēmas apraksts, detāla zīmējuma, visu ēku un ezglu apraksti, kā tie izskatās, kā tiek fasāde uzstādīta, un, protams, C certifikātu konkrētai fasādē, ja viss ir izdarīts pareizi. Jebkurā gadījumā nekas nav mūžīgs, agrā vēlu fasādē kaut kas krāsa, saule ietekmē, un tad ir svarīgi zināt, ko darīt. Kārtas uzturēšana, tātad, ja kāds ir iespējas pār mājas fasādi un ir parādījušies caurumi vai ir sabumbots vai vienkārši nelaimes gadījums, tad uzreiz ir jānovērš. Un, jo ātrāk veiks, jo mazāk tālāk esošie bojājumi. Ja kaut ko remontē, jāskatās, lai tā sistēma būtu saderīga, lai nebūtu tā, ka ir viens materiāls un tagad remontē ar pilnīgi citu, kas ar to sistēmu nesadar. Un tas arī, ka ir būvniecības kvalitātes, bieži vien stāstīts, ka renovējuma fasāde, māju fasāde tiek nosiltināta un viss izdarīts pēc priekšrakstiem un pašu pēdējo izdomā krāsu ietaupīt un uzliek krāsu, kas ir lētākā, bet neatbilst sistēmai, un tad rezultāts nav tas, kas gaidīts. Tā kā sistēma, ja grib kaut ko te labot, tad visam ir jābūt saderīgam. Ja ir arī C marķējums, C zīme, tad sistēmas ražotājs, sistēmas turētājs arī pastāstīs, vai telefoniski konsultējoties, vai arī tajā C marķējumā ir zīmē parādīts, uzrakstīts, ar ko kā labot. Par nosacījumiem, tātad nesitām pret fasādi, nenosedzam ar visādiem priekšmetiem, ja netīra, tad ir jānotīra. Nestādām kokus, visādus krūmus, ka ja netūp pie mājas fasādes, jo tas veicina sēnīšu visādu izaugumu rašanos uz mājas fasādes, un to ļoti labi redzēt, ja ir gaiša fasāde. Jā, par vietas ūdeņu noteknes sistēmām, vai viņas nav bojātas, vai viņas ir uzliktas, vai viņas ir iztīrītas, lai nebūtu tā, ka ūdens gāžas virsū fasādē. Diemžēl bieži vien braucot garām arī renovētām mājām, redzam, ka nav līdz galam pabeigts, un tad ūdens tek virsū fasādē izskalojas, tad kāda jēga iegūt ja nevar pabeigt līdz galam. Tas, protams, ja fasādes lapi, tad arī samazina, nav tas gaidītais ietaupījums. Un arī, lai nav ledus sasalumi. Neliekam sienu pie mājas fasādē.
bieži vien jau gribas, lai vienkārši piestumi, taciņa tīra, paši ejam, nepaklūpam, bet tajā pašā laikā nepadojam mājām, ko tas nodara mājai. Pamati, cokols un pēc tam, ka kūst. Šeit ļoti labi var redzēt sekas, ja nav pabeigts līdz galam. Jā, par efektīvi jau mēs teicām, jāizvēlas sistēma atbilstošā un jābūt materiāliem sadarbīgiem. Ja ir neglābjami bojājumi, tad loģiski jābūvē pilnībā no jauna. Tur vairs neko nepārādās. Runājot par apkuri vai siltumapgādes sistēmām, tad ir vairāk varianti, ja ir mājā uztaisīti ar termostatiem, tad ir vieglāk regulēt. Un tā kā atceramies, gribas dzīvot 25, 26, šķiet ļoti labi silti, citiem tā gribās, bet optimālā temperatūra pietiek 20, 21. Atceramies arī to, ka jo vēsāks, jo ilgāk mēs saglabājamies arī jauni un smuki, augstumā arī lēnām bojājas. Tāpēc gujam istabā komforta gaisa temperatūra 17-18, lai labi varētu gulēt, un katrs grāds uz augšu 6% siltumenerģijas palielinās patēriņš. Protams, ja ir termostatiem, tad mēs varam regulēt katru. Bieži vien gribās, lai radiators neredz, tad uzliek biezos aizskarus, bet tad siltums netiek iekšā telpā, un tas uzreiz ir siltumenerģijas zudumi. Arī nevajag viņus iebūvēt visu kaut kur, un ja veidina telpu, tad iesaka nogriezt termostatus uz zemāku temperatūru, lai nebūtu tā, ka augstais gaiss nāk iekšā un radiatoram šķiet, ka tik jāstrādā un viss jāsilda. Tas ir liekas zaudējums, bet jūs taču gribējāt izveidināt. Uzgriež termostatu uz augšu, tad, kad ir aiztaisīt logu. Šis ir gan renovētās, gan nerenovētās mājās. Gribam mainīt radiatorus, smukākus, nesaskaņot ar apsaimniekotāju, ne ar vienu, un izjauc visu sistēmas balansu. Nav labākais variants risinājums, tādēļ tikai saskaņojot projekts un tā. Ir arī runājot, tad, kad saņem tos rēķinus, var jau sekot līdzi par dzīvokļiem, kāds siltumenerģijas patēriņš, ir jāskatās kāds, kur patēriņš, cik kur iztērē. Jo ir dzīvokļi, kas maksimāli grib ietaupīt, tad vispār negriež augšā dzīvokļi maz augstumā, bet apkārtēji tas ilga, tad tas ir negodīgi pret kaimiņiem. Vai arī kāds vispār negrib veidināt dzīvokli, jo tad viss siltums izies ārā, bet tur taču pat cirvi var pakārt, ka gaisa nav un veidina. Jūsu kolēģi novadniece arī stāstīja, ka šādi arī esot bijis vienā dzīvokli izsauc un saka, ka gaisa nav, veidināšana nav, mitrums krājās un dzīvoklī tādas problēmas. Viņa aiziet un skatās, 3 katli vārās, kaut kas tiek šmorēts, vārīts, kur logs ciet, viss mitrums krājās. Viņa saka, taču attais logu izveidina. Nē, es jau tos pasūtīšu. Tāpēc ir jābūt līdzsvaram. Mēs gribam ietaupīt, nelaist gaisu siltumā, bet tajā pašā laikā aizmirstam par mūsu pašu veselību. Ir tā, telpas ir Jā. Tad bieži vien, ja ir siltuma fasāde, noņem siltumās vārgais temperatūras sensoru, pēc fasāde norenovē neuzliek atpakaļ, tad ir svarīgi uzlikt atpakaļ. Arī termoregulātori vai bieži vien kāpņu telpās pazūd, tie kāds paņem kā suvenīru. Tas nebija labs jautājums, ko tādiem dara. Vienkārši bērniem spēlēties ir obligāti, uzliekat atpakaļ un uzliekat tādus, kurus nevar aiznest. Jā, tas ir tā. Tas ir īsumā par siltuma apgādi. Runājot par ventilāciju, šo palīdzēja Ilves Dimdiņa sagatavot, īstenībā nevis palīdzēja, bet un sagatavoja, es mēģināšu nolasīt. Tā kā nākamreiz ceru, ka viņi atbrauks pati. Jebkurā gadījumā par ventilāciju runāts daudz un dikti arī, tad, kad mēs iepriekšējos semināros par aicinājām izmantot Eiropas līdzekļus, stāstījām, ka svarīgi ir arī ventilācija. Jo bieži vien ir tā, ka renovējot mājokli, mēs aizmirstam, ka par kur tas gaiss, kā tā gaisa apmaiņa būs, kā mēs veidināsim, jo tagad pirms renovācijas šķita, gaisa pietiek un pat daudz, tad ja norenovē, gaisam vairs nav kur palikt un rodas problēmas.
Nu, ja nav pietiekoša ventilācija, tad ir mitrums telpās, kondensāts, pelējumi, putekļi, nu, tas kaitē mūsu veselībai. Tādēļ tad iesakām regulāri veidināt telpas, jo, nu, lai nav pārāk mitrs. Kārli, cik mums, Kārlis runājās, jebkurā gadījumā renovējam, veidinam. Runājot par ventilācijas sistēmu, arī bieži vien ir tā, ka renovējam māju, no māju norenovēt vai nerenovēt, bet, nu, remontēsim dzīvokli. Nu, vanas istabu, virtuvi, un ko tad izdara, paņem un bieži vien aiztais vanas istabās arī tās veidināšanas sistēmas gadās, vai ne? Nu, un tad vispār tam gaisam nav kur palikt, un pēc renovācijas visa sistēma tiek izjaukta. Tādēļ, nu, pirms kaut ko daram dzīvokli, aiztaisam kādu lieku cauri un padomājam, varbūt viņam ir kaut kāda loma. Un arī, kad ventilācijas sistēma virtuvēm un aina, var bieži vien ir bijis nācies aiziet uz dzīvokļiem, jūt kā, nu, kaimiņu, ko gatavo, ja? Tāpēc, ka tā sistēma ir tā sabojāta, kad vai pat aizsno ir uztaisīts kaut kāda noplūde. Te ir daudz dažāda LBM, kas nosaka, kādam ir jābūt ventilācijas kāda prasība, cik bieži, bet, nu, viens no būtiskākajiem, nu, tā ventilācijas sistēma ir reiz 3 gados tomēr vajadzētu iztīrīt, pārbaudīt. Šīs prezentācijas nav iekšā, jā. Viņa pēc tam būs pieejama elektroniski. Dažādi standarti. Nu jā, regulāra logu atvēršana nav ventilācija, tā ir tikai vienkārši veidināšana un gaisa apmaiņa. Un, nu jā, kā Ilz raksta, ka 30 minūšu laikā piesārņojums telpā un ir dažādi ventilācijas risinājumi, bezsiltuma apbūves un mehāniskā ar rekuperāciju vai, nu, te ir dažādi risinājumi, kā var izmantojot logu konstrukciju. Nezinu, kas tur rakstīt. Nē, nu, mēs visi varam nojaust, kas tur ir domāts, kā tur gaisa apmaiņa. Ventilācijas risinājuma aiz siltķermeņa, bet, nu, daži no tiem ir jau jāiestrādā tagad pie renovācijas, pie projektiem, jo, ja māja norenovēta jau, nu, atsevišķi vairāk siltuma netaisīs siltinājuma materiālā kaut kādu rogus. Ārsienu konstrukcijā, jā, un ar siltuma apbuvi lokālās stāvpiekārtas. Dažādas, jā. Runājot par bēniņiem un jumtiem, Artis pastāstīs vairāk, bet, jebkurā gadījumā bēniņi pagrabs, tad, kad viss tiek sakārtots vai iztīrīts, nu, ierobežojam pagrabos kaķu uzturēšanos un saprotam, ka ziemā ir augsta, bet tajā pašā laikā es domāju, mums visiem, tad, kad tīri tos pagrabus pirms renovācijas, lai kaut ko izdarītu, kā tu viss tās stāsti, ka tur esot atrasti pa beigtiem kaķiem, par blusām vispār nerunāsim, ka tur visu dezinficē un 10 gadu laikā sakrātās mantas, kuras nevienam nav vajadzīgas. Tad arī uz jumtiem, jumtiem tad, bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju, neliekam savas antenas visur, kur mums šķiet tā vajag, jo tas sabojā jumta segumu un attiecīgi nodara sekas tālāk mājai. Es domāju, atcerēties, jo tās iebūt atslēgas, izietīm, televīzija, vēl kas tur šķērbājumi ir. Atstāja visus modus un vēl visu. Nu, tad jautājums jārunā ar apsaimniekotāju, kā viņiem... Jā, tās ir līguma attiecības, un jums kā dzīvokļu īpašniekiem, tas tomēr... Jā, galvenais, lai nesabojātu, jo jumta ir jau tāda, kas vienkārši uzkāp, un man tad liekas, ka būs labi. Kāpņu telpas arī, lai, nepīpējam. Es nezinu, man vismaz kāpņu telpā dažreiz ieejot liekas, es nezinu, kāpēc nevar rokāt stāvu zemāk, tur ir durvis un uzpīpēt, bet ne koridorā. Jebkurā gadījumā rūpējamies par savu māju. YouTube'ā kanāls Siltinam, visas prezentācijas, video lekcijas, jūs droši varat noskatīties, kas mums ir bijušas, ne tikai par māju uzturēšanu un kvalitāti, bet arī par etagu ventilējumām, fasādēm, ventilāciju, lēmumu pieņemšanu. Droši skatāmies un arī slaišādu net. Siltinam ir pilnīgi visas prezentācijas, ko mēs esam gadu laikā stāstījuši un rādījuši droši. Arī pēc tam šīs semināra prezentācijas visas tur varēs atrast.
Twitterī, Facebookā un draugos mēs liekam par aktuālo visu informāciju, tā kā var droši, draugiem ir gan dombiedru grupa, gan lapa siltinām, Facebookā vienkārši dzīvo siltāk. Jā, tas tā īsumā no manas puses. Jā, sagatavot, paldies Sakritam, Knaupam, Indrekam, Mesai un Evijai Zemelei.